esam lidostā. We here, paskatās parāda debesnī. Šodien mēs dosimies uz Beyoncé koncertu, kas notiek Stokholmā. Un par to es milzīgu paldies gribu teikt Mārtiņam. Laižam! Mēs esam nosēdušies Stokholmā, veiksmīgi tikuši arī no lidostas uz pašu pilsētu. Pulkstenis ir precīzi 7. Lietas vēl nav vaļā no rīta, tāpēc mēs atradām kaut ko, kas ir vaļā un dzeram stipru kapučīno. Kafiju jau padzērām, tā kā tagad laiks ēdienam. Atnācām uz pirmo brokastu vietu, Mahalo, pasūtījām sev breakfast in bread, saucās angliski. Un tā ir tofu, avokado, ķiršu tomātiņi, salātlaps, kaut kāds trakā labā zaļā mērce un maize. Un siers kaut kāds, jā? Should be good. Brokastis ir ļoti labas. Tā tikai. My turn. Es vienmēr esmu apmākta uz šiem veikliņiem, tā kā mēs ejam iekšā. Veikalā uz bulciņu veikalu. Bet šie ir zviedru izslavētie gardumi, tāpēc jāēd nost. Mums būs fika. Fika. Notestēsim, cik viņi dažādāk nekā Latvijas būka. Cita mīkla. Mums nepietīk. Mēs paņēmām vēl vienu kūciņu pagaršot un bulciņu. Un izrādās viņiem kafija ir par velti. Nav par vēl. Nav. Samaksā 3 eiro, bet to arī papildināt viņu, cik vien tu vēlēs. Sapratāt? No tā. Ak, Dievs. So good. Ko mēs darīsim? Ēdīsim. Atkal ēdīsim. Mums koncerti ir jāpēd, jo pēc tam visticamāk mēs reāli nekur neko nedabūsim. Ņem, 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 ņem. Tas gatavs koncertam? Ne, diendusa un tad. Mēs esam sataisījušies un gatavi doties uz Beyoncé! Es nemelošu sakot, ka jau no kaut kādiem 14 gadiem es dziļi sirdī zināju, ka šī diena pienāks. Protams, man ir līdzi arī brilles, lai es kārtīgi visu redzu. Nezinu, es ceru, ka manas ekspektācijas nav uzliktas par augstu, bet fucking tā ir Beyoncé, jā? So, es domāju, ka... Un mēs iesim tur pirkt krekliņu. Man būs Beyoncé krekliņš. Fanu! Es esmu ļoti priecīga. Paldies!
mēs esam no Beyoncé koncerta. Gāja nereāli forši. Pirmās 4 dziesmas es pavadīju vienkārši traumjot. Ilgi gaidīts un gribēts, un pēkšņi tas notiek. Bija riktīgi krūti. Kā tev patika? Mārtiņam arī Man patika! Patika. Kā tā, ar labu nakti, un tad jau skatīsimies, ko mums rītdiena nesīs. Oh, hello! Ir nākušās dienas rīts, un mēs ejam kur? Brokastīs! Mēs esam Futurā. Vispār šajā viesnīcā ir vienas no labākajām brokastīm, kādās mēs esam bijuši, kas ir iekļauts viesnīcas brokastīs. Tiešām ļoti, ļoti plašs klāsts. Labu apetīti! Mēs esam izčekojušies no hoteļa, ir otrā diena, un mēs dodamies kur? Mēs dodamies uz nākamo hoteli. Check-ins ir no 3, bet šeit viesnīcā var atstāt bez maksas somas, ko mēs arī darīsim. Mēs dodamies no sākuma uz šo. Mums bija ļoti jauka viesnīcas sagaidīšana. Zviedri ir dikti pieklājīgi. Viņi ļoti jauki. Runājot par laikapstākļiem, ārā ir ļoti labi. Ir plus 20 grādi, sajūta tiešām ir kā vasarā. Es staigāju krekliņā. Mēs dodamies pusdienās. Šoreiz iesim uz zviedru virtuvi. Salīdzināsim IKEA bumbiņas ar Augstākas klases bumbiņām. Mēs atnācām uz restorānu, ko mums ieteica hoteļa darbinieks, kā vienu no labākajiem viņuprāt zviedru restorāniem. Tā kā iesim testēt kvalitāti. Atklājums. Maize, jāņogas. Pusi nometam lejā un then it's magic. labu apetīti, nu provē. Vēl vienreiz. Es tikai mājas atgādinu. Elistere ir savā turtle modā. Mēs redzam karsti. Mēs tagad esam šeit. Ja? Nē. Mēs tagad esam šeit. Dzīvojam aptuveni tur tagad. Park benches through ages. Kurš beņķīts vissmukākais šajā gadu garumā tad bijuši? Šis izstāsts tā kā papardas ziedu beņķis. Jā. Papardas ziedu, papardas. Nē, papardas ziedi. Because that's a real thing. Žēl tos cilvēkus. Viņi daudz maksā, lai viņus spīd. Ejam skatīties hoķi. Ejam skatīties hoķi. Iesim atrast kādu labu vietiņu, kur piesēt. Klusāk. Kaut ko varbūt siltu arī iedzert. Un hoķītis, hoķītis. Ko tu dari? Pēdājos. 0,4.
komentāri par spēli? 0-6, jā. Normāli. Tā Kanāda stipra komanda. Šodien bija diezgan gara diena. Ne obligāti ar super daudz vietām, ko apskatīt vai vietām, ko būt, bet ar mūsu kopā būšanu un baudīšanu. Mēs ejam gulēt. Ja mēs tiksim iekšā. Kur? Jej! Bye! Labrīt! Mēs ejam brokastīs, ejam skatīties, kāds viņiem ir šeit vietugāts. Let's go! Viņiem šie enerģijas šotiņi ir ļoti populāri brokastīs, un viņi ir tik labi. Cer ārā. Cheers! Mēs šodien tikai sapratām, ka mēs esam Zviedrijā un ir taču tāds zviedru galds. Izskatās, ka viņi tiešām saprot, ko viņi dara, jo gan vakar, un tūlīt arī būs review par šodienu, bet šitās varētu būt viens no tādām top notch. Labu apetīti! Travel tip, kad tu esi Zviedrijā, obligāti ņem breakfast included hoteļos, jo viss ir ļoti dārgs. Mēs reāli tagad brokastīs apēdam kaut kādus 30-40 eiro, es domāju. Varbūt pat vairāk ar kafijām un sulām un visu pārējo. Jā, tā kā breakfast included Zviedrijā ir must have. Citādāk no varianta. Un ir super tasty. Jā, tiešām ir ļoti garšīgi. Ņom, 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 ņom. Tu varēji pats uztaisīt tev apelīti. Mēs esam pēduši, mēs esam sataisījušies, mantas ir saliktas un mēs esam gatavi doties. Pagribam staigāt visu dienu ar somu un čemodānu, tāpēc mēs stacijā, no kuras mēs arī startēsim uz lidostu, atstājam mantas. 3,40 sanāk stundā par uzglabāšanu. Esam pirmajā Stokholmas metro stacijā, un tā tik tiešām ir skaista. Stokholma ir īpaši ar to, ka metro stācijas tiek uzskatīts par vienu no garākajām mākslas galerijām pasaulē. Laižam. Dodamies uz šito. Tas ir Royal Palace vai Stockholm Palace, kas ir viņu monarhu laikam galvenā tāda māja. Es paņēmu pauzīti, man vajadzēja piezvanīt mammai, sarunāt mums, kā teikt, taksi uz mājām. Un šamējais tikko jau normālu atpūtas brīdi ir paņēmis. Ķer saulīti. Pēc 20 minūtēm otrā pusē. Let's go! Let's go! Pulkstens ir 12, mums ir aptuveni 15 minūtes, līdz Royal Palace'ā sākas sargu maiņa, kas ir baigais tāds pasākums, kas katru dienu no pirmdienas līdz sestdienai notiek 15:12 un svētdienās 15:1. Redzēsim? Mēs atnācām 10 minūtes pirms maiņas un vienkārši ir pilns, tur vēl viss ir pilns.
tikko beidzās sargu maiņa, un tiešām bija iespaidīgi. Zviedrija un Eirovīzija orķestris spēlēja šī gada Lorīnas dziesmu. Man liekas, šī ir viena no tām balss, kas ir līdz kaulam Eirovīzijas fani, kas šodien arī apstiprinājās. Žēlais koncepts ir kaut kas tāds, no kā es neesmu spējīga atturēties. Ļoti taršīgi, tikai ļoti cieta. Nē? Nom. Storkirkan ir Stokholmas vecākā baznīca. Mēs baudām Stokholmas pilsētu bez steigas, tādā mieriņā, īsti bez baigajiem galamērķiem. Patiesībā to pilsētas šarmu un sajūtu tieši tādā veidā var vislabāk noķert, redzot, kā pavada zviedri savu ikdienu. Un mums ir ļoti paveicies ar laiku, jo ir tik silts, ir tik baudāms laiks ārā, un tas vienmēr iedod tādu papildus ekstra punktiņu. Ir pienācis pēdējās dienas noslēguma punkts. Mēs esam centrāla stacijā. Mēs tūlīt savāksim savus manus, kurus mēs atstājam skapītī, un tad jau lēnā garā taisamies uz Latvijas pusi. Pirms mēs kaut kur dodamies, mums ir jādabona atpakaļ savā bagāža. Un Sastūķē. ready to rock and roll. Tad braucām ar vienu vilcienu. Mums vēl jābrauc ar autobusu, lai mēs nokļūtu līdz lidostai, bet mēs nepiemaksājam ne centu par biļeti. Mēs mācāmies. Jā, jo mēs atbraucām uz šejieni un par vilcienu samaksājām 40 eiro no lidostas līdz centram, tad tagad 0. Stokholmā tagad norisinās streika, un tā ir daļa no metro līnijas slēgta, un tāpēc iet autobusi. Un rinda ir diezko liela. Sāc satraukties?
sāku liederīgu laiku izmantot. Un mums vispār stacijā teica, ka būs ik pēc 15 minūtēm autobus. Tad izskatās, ka jāgaida vēl pusstundu. Indra kļuvusi, es teiktu, 2 reizes lielāka, un autobus joprojām nav manāms pie apvāršņa. Mēs esam autobusā, bet stundu vēlāk. Bet, cerams, paspēsim. Negribējām maksāt par metro, tagad maksājam par taksi. Bet 4 reizes lētāk toties. Mūsu check-ins sāks pēc aptuveni 15 minūtēm, un lidostā mēs būsim aptuveni pēc 12 minūtēm. Chill the fuck out. Šis ir vēl viena mācība par to, ka jābeidz stresot. Mēs tikām cauri security checkam. Zviedrijā ir ļoti jauki darbinieki lidostā, tiešām. Cooperation and the long waiting time now. The gate is open. You can proceed to the aircraft. Have a lovely flight. Cross to the door, please. Visi paspējām, jā? Turpinam ar Eirovīziju. Cik nu mēs te paspēsim paskatīties, bet kaut vai drusciņi. Mēs esam mājās. We did it. Woohoo!